Labrīt, sveicu jūs! Trešdien mēs turpinām ar 2. Timotejas vēstules 2. nodaļu. Šodien 15. pantu. Sevi pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Centies sevi pašu nodot Dieva rīcībā kā noderīgu, nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Tas, mīļie draugi, uz ko es cenšos katru dienu, tas ir, uz ko es mudinu jūs. Sevi nodot Dievam katru dienu no jauna. Kā apostols Pāvils raksties, jums liek pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, ka jūs sevi nododot Dievam kā dzīvu Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Sevi paši centies nodot Dieva rīcībā. Kungs, tie es esmu, lieto mani, ka Jezāja sastapu dzīvo Dievu atklāsmē. Viņš sacīja, šie es esmu, sūti mani, kad Dievs jautāja, ko lai es sūtu. Šie es esmu, lieto mani. Lieto mani, Kungs, pēc sava prāta, lai es būtu noderīgs darbinieks tavai valstībai. Vienalga, kas un kā un kur. Katram mūsu uzdevums ir savādāks. Bet mēs cenšamies pakļaut sevi Dievam. Tas, kāpēc jūs tik bieži dzirdat no manām lūpām to skaisto lūkšanu. Pie rokas ņem un vadi. Kungs, mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Ne soļa es bez tevis iet negribu. Ņem mani līdz pie sevis, kur iesi tu. Tas ir tas veids, kā personīgi es sevi nodot Dievam katru dienu. Es cenšos sevi nodot viņam kā nevainīgu darbinieku, kas ir noderīgs, nevainojams, jo Dieva gars vada un kas pareizi māca patiesības vārdu. Tā ir mana lūkšana vienmēr, lai Dievs palīdz man pareizi mācīt jums šīs patiesības. Es saprotu to atbildību un es saprotu to vajadzību pēc pareizas mācības. Ir tik daudz balss, ir tik daudz runātāju, bet ne visi runā patiesību. Mēs sevi nododam Dievam, mēs esam konduti, caur ko viņš darbojas. Dargais un mīļais debes Tēvs, paldies par jaunu dienu. Paldies par tavu žēlastību, kas ir atspīdējis, kas nes pestīšanu ikvienam, kas piesauc tavu vārdu. Paldies, Kungs, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, ka tu mūs vadi. Paldies, Kungs, ka tu mūs māci. Tu veido un audzini katru dienu. Paldies, ka mums ir šī iespēja, Kungs, satikties caur šo internetu, šādā veidā. Kungs, paldies par katru, kas klausās šos tavus vārdus. Es lūdzu, lai tu svētī, lai tu sargi. Mīļais debes Tēvs, apgaismo katru sirdi. Mēs aizlūdzam par šo pasauli, ir īpaši par mūsu zemi, kurā dzīvojam. Un paceļam tavā priekšā mūsu vadītājus. Un lūdzam tev palīdz viņiem būt godīgiem un taisniem, patiesiem un pareiziem. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies pār tiem, kas dzīvo zem ļaunām vadībām, kam jācieš, kam ir grūtības, ka mēs skatāmies uz pasauli un klausamies uz cilvēkiem. Tik daudzi dzīvo bailēs un nedrošībā, jo viņi nezina tevi. Kungs, apžēlojies, lieto mūs, mēs sevi no jauna nododam tavās rokās, tavai rīcībai. Un lūdzam, Kungs, palīdz, lai esam nevainojami savā darbā, lai vienmēr pareizi runājam tavus vārdus, lai mīlam ar tavu mīlestību. Kungs, apžēlojies pār slimājiem, uzliec savu dziedinošo roku, mierini, dziedini, stiprini un palīdz. Mīļais debes Tēvs, mēs lūdzam, apžēlojies pār Ukrainu.
Apžēlojies par Izraēlu un Palestīnu. Apžēlojies par citām vietām, kur plosās kari un nemieru. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies par katru klausītāju. Paldies, ka Tu esi žēlistības un mīlestības Dievs. Paldies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Mēs arī mīlam Tevi un vēlamies, Kungs, staigāt šodien Tavā gaismā. Tā mēs visu nododam Tavās rokās un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīdz. Es ceru, ka tas būs atkal rītdien.